Sveiki, tauta! Nu ko, kārtējo reizi esmu saņēmis vēstulīti no Jančuka. Tiem, kuri nezin, kas ir Jančuks, klāt būs pievienota saite intervijai. Jančuks ir cīnītājs, kurš šobrīd atrodas ieslodzījuma vietu pārvaldē. Tas ir ieslodzījumā Daugavpilī. Nu, un man ar viņu ir tāda kā vienošanās, kad viņš raksta vēstules, atbild uz manām vēstulēm. Es viņu informēju par to, kas notiek, nenotiek. Un tās vēstules, kuras viņš atsūta man, tās tā kā es nolasu jums visiem priekšā, jo kaut kas ir arī adresēts jums. Labi. Čau! Kā katru reizi esmu priecīgs saņemt vēstuli. Pie kam no tevis? To saņemt ir forši, jo vismaz uzzinu, kāda jaunuma jūsu pasaulē, kurā valda steiga un kontrolēts haoss. Šeit tā dzīve rit pēc citiem noteikumiem un pavisam citā ritmā. Šeit laiks virzās pavisam gausi. Lai gan, ja tā paskatās, 1/3 daļa no soda jau ir izciesta, 8 mēneši un 10 dienas. Dod Dievs, protams, man atbrīvoties ātrāk. Par Stambulas konvenciju esmu drošs, ka domājošo sabiedrības daļu neizdevās piemuļķot, bet muļķi noteikti uzķērās. Interesanti gan to gendera un ārprāta konvenciju centās mums ievarot, stāstot, ka tā ir, lai aizsargātu sievietes. Lai gan konvencijā par sieviešu aizsardzību ir tikai 1%, pie kam vardarbību pret sievietēm jau patreiz aizliedz krimināla likums, bet baurus jau piemuļķot viegli. Par Saeimas atlaišanu referendumu, jā, var būt jaunas vēlēšanas šajā koruptajā valstī daudz jaunu nedos, bet ja kaut kas nestrādā, tad vismaz jāmēģina, jo neko savādāk nemēģinot, jauns nekas neradīsies. Tāpēc lūdzu nobalsot, kaut tāpēc, lai deputāti atceras, ka viņus var arī atlaist. Prieks, ka ir tādi kā Santa un tas, ka LPV, Latvija pirmajā vietā, katru darbu kā savējo grib pasniegt, arī gluži nav pārsteigums. Esmu citas līdzīgas situācijas dzīvē pieredzējis. Galvenais atdalīt kaitniekus un neielipt ķildās, lai netiek bremzēts darbs, kurš tiek darīts, un ir būtiskāk šajā visā nepazaudēt enerģiju sūdos. Un tad atkāpīties Jančukam rakstīju vēstulē, stāstīju par to, kā Imants labdarības akciju Latvija pirmajā vietā izmantoja savam PR-am ļoti nekrietni. Ceru, ka arī tev viss iet labi un izdodas tavā darba frontē. Tagad jau saprotu, ka ar pāris likumiem daudzus nometa uz bremzēm. Jau vairs debatēt un publiski filozofēt par notiekošo jau var kļūt riskanti. Paldies tev, kas sniedz atbalstu informatīvi, man tas daudz nozīmē. Un paldies visiem tiem, kuri atbalsta finansiāli, kuri atbalsta morāli, uzrakstot kādu vēstuli. Tas ir par jums. Un esmu pateicīgs, ka šī situācija man parādīja, cik daudz labu cilvēku man ir apkārt. Tāpat arī parādīja, kuri ir tie cilvēki, kuri tikai uzdevās par savējiem, bet nozuda no apvāršņa. Tādu gan bija maz. Bet šī visa situācija man ļauj lepoties ar to, ka jūs man esat. Ka es visu, ko darīju, nedarīju veltīgi. Paldies jums visiem. Un ieliks noteikti rekvizītus, lai, ja ir vēl kāds, kurš grib un var palīdzēt, var to izdarīt. Starp citu, brīnījos, ka momentu lotereju
cenzori ielaida cauri. Tas bija forši. Lai gan loterijās neveicas un, protams, nevinnēju, bet ir teiciens, ja azartspēlēs neveicas, tad veicās mīlestībā. Tāpēc priecājos, ka nelēmēju, jo tad manas čības mājās cerams stāv kur noliktas un nenēsā kāds cits. Labi, šai reizei tas īsumā viss. Paldies tev par uzmundrinājumu, paldies jums visiem par palīdzību, paldies manai mīļotajai par pacietību, paldies maniem tuviniekiem par visu to labo, ko dēļ manis dara. Lai jums visiem jaunais gads ir 3 reizes labāks par aizgājušo. Es esmu pateicīgs jums visiem un katram atsevišķi. To raksta Jānis Sonders no Daugavpils cietuma. Jā, par loteriju es sūtot viņam vēstuli iemetu elementāru lētu loterijas biļeti kasāmo, lai vienkārši viņu kaut kādā veidā iepriecinātu, darītu viņam šo ikdienu tur, nedaudz savādāk varbūt. Un jā, apsargi to palaida cauri. Kā dzirdējāt, viņš nelēmēja, pats priecīgs par to. Un tādā garā. Un, ko gribu teikt? Aicinu arī jūs, uzrakstiet viņam kādu vēstulīti, pastāstiet par to, kas notiek apkārt, par to, ko redzat, kā saprotat, jo ar jūsu vēstulēm viņam šī, tā ikdiena, kas norit aiz cietuma mūriem, ir vieglāka. Un drīz jau viņš būs ārā, par to nav šaubu. Tā kā grūtos brīžos mēs dzīvē mēdzam nonākt, un ir svarīgi apzināties, ka ir kāds, kuram rūp. Man rūp šīs 55 kg smagais puika. Tādēļ es viņam rakstu, tādēļ es lasu jums viņa vēstules, un tādēļ es savā ziņā ar nepacietību gaidu, kad viņš tiks atbrīvots. Tā kā... Jā, stāstīt vēl it kā var, ko vēl varu pateikt. Pāris dienas atpakaļ viņš mani pārsteidza un piezvanīja. Tā kā kaut kādas minūtes, 10-15 mēs parunājāmies. Labā ziņa ir tāda, ka no kaut kādas tur pirmās pakāpes, jeb grūtākajiem apstākļiem ieslodzījuma vietā, viņš ir ticis ārā, būtībā saņēmis tādu kā paaugstinājumu par labu uzvedību, par to, kad mācās, par to, kad dara labas lietas. Viņš ir nokļuvis tādā kā labākos apstākļos, cik no tie var būt ieslodzījuma vietā. Tā ir laba ziņa, un vairs nav ar 15 cilvēkiem vienā kamerā jāsēž, bet ar 5, un tā ir tomēr liela starpība. Tā kā jācer, kad arī tālāk viņam viss izdosies tik labi, cik no vien tas ir iespējams tur, kur viņš atrodas, un jācer, ka viņš tiks atbrīvots ātrāk pirms, kā saka, visa termiņa beigām. Jā, tādi ir tie jaunumi, bet tiešām bija patīkami, ka viņš pazvanīja, pārsteidza, tas bija negaidīti, un prieks dzirdēt viņu pacelātā noskaņojumā joprojām, smaidīgu, kā saka, ar savu humoru, jo viņš tāds, neizsīkstošas enerģijas tāds avots, varētu tā teikt. Tā kaut kā. Tā kā nepaslinkojiet, uzrakstiet Jančukam, viņš būs ļoti priecīgs, un viņam būs daudz vieglāk tur izdzīvot šo savu dzīves periodu, smago periodu, ja jau reiz tā liktenis lēmis. Ko? Nolasījis esmu. Pagaidām tā.
sākas zemē krist, kad liekas zudis viss un apmakušās debesis. Tas mums ir vajadzīgs, lai sevi iepazītu, kad vīlies pamatīgi un centies sevi sadauzīt. Es tomēr piecelšos, lai tālāk virzītos, par dzīvi priecāšos, kaut vajadzēs lūpākos, lai šito sasperjots, ja es kādreiz padotos. Cenšos sev atkārtot, ka Jānis taču visu prot. Ja stāju iztaisno un dusmas atmet nost un palaid vaļā rokas liktenim šo uzticot, tad cits ir rezultāts, kļūst krietni asāks prāts. Es kļūstu fokusēts un visums liekas pretī nāk.